Kurš gan nav dzirdējis murgus un melus? Tā dara visi, vairākums tā lēmis, tāpēc tu darīsi kā visi. Šis murgojums kā visi ir maldu mācība, dogma, ar kuru idiotu varas vergus pātago un dresē un gana. Nepakļaujies, tu neesi citu lēmumu vai vairākuma izvēļu vergs, un vēl, vai tad tas nav pašsaprotami? Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, gan vairākumā, gan mazākumā būdami. Viens nav vērtīgāks par visiem, visi nav vērtīgāki par vienu. Jau pašā saknē cilvēku vērtības noteikšana pēc tā saistības ar iedomātā vairākuma vai mazākuma kritērijiem ir velnišķa, amorāla un absurda. Pieminēšu, vairākums var lemt tikai un vienīgi par sevi, katram tajā esošajam par sevi atsevišķi. Neviens nevienam nav pakļauts. Vairākuma brīva, nepiespiesta izvēle un griba nav svarīgāka par mazākuma izvēli un gribu. Katram tā ir sava. Ja ir citādi, tad pastāv verdzība, kuratori un vergi. Neviens cilvēks otram nav kurators, diktators vai saimnieks. Tas attiecas arī uz tā saukto vairākumu. Un vēl maza piebilde. Ja likums nekalpo taisnīgumam, tad tāds likums vispār nav vajadzīgs. Ja likums nepanāk taisnīgumu, tad kādā sakarā esi likumpaklausīgs? Kam tieši tu esi paklausīgs un pakļauts? Idiotu varām, režīmiem, sektām, kas tēlo valsti un ņirgājas par taisnīgumu? Tu taču neesi idiots, un tu taču nepiedalies liekuļu un ākstu rituālos, vai tomēr citādi? Te atbilde katram sava.